Nu, lūk, šī runātāja Santa Meklāne, viņa arī dizaineri un kopīgi projekti jums ir bijuši. Un te atkal runāju par baudīšanu, par kuru es gribētu arī turpināt baicāt. Jo viens no tiem novirzieniem jūsu daudzajiem, par kuriem mēs mēģinam šodien runāt, ir gastronomija. Un jūs esat restorānu kritikas ieviesējis Latvijā. Tas laikam tā kā ar tādām gastronomiskām, nu, izvērtībām viņas nevar saukt, bet kā viņas varētu nosaukt? Jā, tas bija 90. gados, 90. gadu sākumā, kad iznāca tāds nedēļas izdevums Pilsēta, un tad tur bija arī tāda attiecīgi izdomāja, ka vajag tādu restorānu kritikas nodaļu, un tad es uzņēmos to lietu darīt, un tad tas aizgāja tur tā rūgdams. Tas bija priekš tiem laikiem tāds labs darbiņš, jo maksāja par to pašu rakstu, un maksāja arī kaut kādā tur summas apjomā, kaut kādu 10 lati vai kā, par to mielošanos tad arī. Bet mieloties varēja par... Tāds, nu... Tev attiecīgi tas jau bija diezgan liela summa, tur viss kaut kas sanāca. Un tad tā... Ļoti labs darbs. Jā, tas bija labs